Laipni aicināti Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā. Muzejs ir pats vecākais Baltijas valstīs un viens no vecākajiem Eiropā. Muzejā jūs varat redzēt Rīgas vēsturi sākot no jau akmens laikmeta līdz pat 20. gadsimta vidum. Muzejs dibināts 1773. gadā. Stāsts ir par Niklausu Himzeli, par dibinātāju. Viņš bija ārsts, dzimis 1729. gadā, apceļojis Eiropu un redzējis, ka rodās idejas, kolekcijas, kas pieder ģimenei, rādīt plašākai publikai. Viņš kolekcijas testamentā novēla pilsētai, un pilsēta 9 gadus pēc Nikolausa Himzeļa nāves dibina Himzeļa muzeju, kas ir pamatā arī tagadējam Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejam. Mūsdienās muzejam ir vairāk kā 80 dažādu priekšmetu tēmu kolekcijas, tā izskaitā ieroču kolekcija, arheoloģijas kolekcija, numismātikas kolekcija un citas. Muzeja 16 zālēs aplūko Rīgas vēsturi un kuģniecību. Un mūsu mainīgajā izstāžu zālītē šogad mēs stāstīsim par turismu. Muzejs skolēniem piedāvā gan pārskatu ekskursijas, gan tematiskās ekskursijas, gan muzeja pedagoģiskās programmas, kur speciāli mēs izdalām gan amatniekus, gan skolas Rīgā, gan ieročus, zobenus un arī šaujamieročus, Rīdzenes upi, kas ir Rīgas simbols, naudas vēsturi. Šī gada 21. maijā muzejs jūs aicina uz Starptautisko muzeju nakti, kuras tēma ir durvis. Muzejs būs atvērts no 19. līdz 1. naktī. Muzejā jūs varēsiet aplūkot muzeja ekspozīcijas, kā arī piedalīties koncertos un tejās. Laipni aicināti!